mājās. Okay. Labi, es gribēju ar tevi parunāt, uzdot tev pāris jautājumus par tevi, par tavu darbību, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies. Un man liekas, ka ir baigi interesanti, kas cilvēkam it īpaši trendam ir galvā darās. Ja? Ir zināms, ka tu jau 4. gadu esi uztaisījis tādu klubu kā MMA Bauska. Un 4 gadus te darbojās jaunieši, bērni, kā arī tu pats. Vēl esi kā cīkstonis, un nu jau tevi atpazīst MMA aprindās. Tad jautājums ir tāds, kā tev liekas, kā kolēģi treneri varētu tevi noraksturot pāris vārdos? Nu, es ceru, ka ne sliktos vārdos. Visdrīzāk, kad arī, es domāju, ka noraksturot mani kā nosvērtu, iespējams godīgu. Ir arī negodīgie treneri? Skaļi jau neviens tā neteiks, bet droši vien, kad ir. Bet es domāju, ka es pat nezinu, es teiktu, ka 2 vārdi ir nosvērts, godīgs, atbildīgs varbūt, jā. Laikam tā es pats arī sevi noraksturot, un es pieļauju, ka es no sevis nespēlēju neko citu, es esmu tāds, kāds esmu, un es pieļauju, ka arī visi citi mani tādu redz. Ok, labi. Vai MMA, pati tā vide MMA un tas, ko tu esi iesācis jau 4 gadus, priekš tevis ir biznesa vai sirdslieta, un pamato, kāpēc? Priekš manis tā viennozīmīgi ir sirdslieta, jo nekāds biznesa te nemaz nevar būt. Vismaz pašlaik. Man personīgi tie ir izdevumi. Labi, okay. Es ar to nenopelnīšu pašlaik dzīvē. Bet, ja es skatos par nākotnes perspektīvu, gluži par biznesu arī es to nenosaukšu par kaut kādu ģeniālu biznesa ideju, ja? Bet tāpat laikā, ja tā pasapņot kaut kur, nezinu, pāris gadus priekš, tad varbūt kā sapnis tas man būtu ar to dzīvot arī. Varbūt ne kā klubam, bet kaut kur būt MMA, ap MMA un ar to pelnīt naudu un dzīvot. Jo, kur vēl labāk ir, ka tu dari to, ko tu mīli. Kad apvieno darbu ar savu sirdslietu. Labi, bet tad pamato, kāpēc tā ir tava sirdslieta? Kāpēc tā ir mana sirdslieta? Ko tas tieši tev sagādā pirms? Kaut kādu, varbūt iespējams nepiepildīt sapņu pašam savu. Un tas, ka man ir iespēja no kaut kāda cita cilvēka izveidot to, kas varēja būt es. Jā, es no tā kaifoju, ka es redzu, ka čāļi izcīna uzvaras, čāļi baidās, čāļi uztraucās, čāļi gatavojās un man no tā ir kaifs. Tātad nepiepildītie sapņi projicējās uz MMA Bauska, ja? Vairāk vai mazāk, jā. Arī, nepiepildītie sapņi un arī tas, ka kaut kādi trūkumi, ko es izjūtu pats uz savas ādas, teiksim. Tad, kad man bija 14-15 gadi, Bauskā respektīvi nebija tāds MMA, nebija... Bauskā bija brīvā cīņa. Bauskā bija brīvā cīņa, bija brīvā cīņa, bija boks, taekwondo, kaut kas tāds, bet MMA konkrēti nebija. Tāpēc arī es ieviesu pilsētā pirmkārt MMA, gribēju, lai šeit būtu iespēja trenēties. Uztaisam aplausu arī Dmitriju Kaļakoģinu! Pirmā tīkla cīņa šodien! Bauska! 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 Lai ir zāle, lai ir viss nepieciešamais, un arī izturos pret bērniem tā, kā es gribētu, lai izturās pret mani. Pret tevi izturējās savādāk? Pret mani izturējās viennozīmīgi savādāk. Jā. Tātad tu arī piedomā pie treneru psiholoģijas, ja? Kā to audzina? Jā. Audzina Man treneru psiholoģija ir man personīgā pieredze, jo sportā es esmu jau kopš
5 gadu vecumu varbūt, jā. Tas ir 26 gadus sportā es esmu. Es uzskatu, ka par pieredzi nevar sūdzēties. Nu, es no savas pieredzes varu pateikt, jo man bija tāda pati pieredze kā tev, trenējoties un būdams bērns, tad tava taktika noteikti ļoti krasi atšķirās no tā, kā trenē tu un kā trenē tevi un kā trenē mani, bet tas nenozīmē, ka tas ir kaut kādā sliktā sfērā domāts, bet tas ir ļoti liela atšķirība, tas tev plusiņš par to. Pie šīs tēmas pieskaroties, es varu pateikt, ka daudzi nevis tā jautā, bet daudzi saka, tas treneris tur tā bļauj, viņš tur tā, viņš tur, un daudz domā, ka tas ir, vai krūti, ka tas treneris bļauj, ka viņš ir uzreiz kaut kas. Bet es uzskatu, ka tas ir vispār, tas neko nenozīmē. Tu vari bļaut uz tā cilvēku, un tāpat nekas nemainīsies. Un tu drīzāk iedzīsti to cilvēku kompleksos, bailēs, psiholoģiskās traumās. Mana pieeja ir tāda, ka es ar to pašu bērnu, kaut vai 14 gadīgi, 13 gadīgi, es ar viņu mēģinu runāt kā ar pieaugušu cilvēku. Es viņu mēģinu nostādīt savā līmenī, ar viņu runāt, izskaidrot viņam lietas, lai viņš jūtas novērtāts, lai viņš jūtas svarīgs, lai viņš jūtas ērti. Un tad arī es tā uzskatu, ka tad arī viņš mani sāks cienīt, respektēt un sapratīs, ka es esmu viņu treneris. Ok, mums bija pāris lietas neizrunātas, ko es tev vēl gribēju pajautāt. Un gribu pajautāt par taviem cīkstoņiem. Drīzāk par viņu zaudējumiem. Uzvaras ir skaidrs visiem, uzvaras mēs priecājamies visi un ir baigie svētki, bet kā tu pārdzīvo zaudējumus? Pārdzīvoju zaudējums. Bet kā? Nu, neteiksim, ka smagi, bet es par to daudz domāju. Iespējams daļa no viņiem tur, ja, kas nav tik pieredzējuši, kam ir pirmās sacensības vai kaut kas tāds, un tie iespējams domā, ka, trenerim tur vienalga vai tur un ko, bet nē, kaut vai es tur kādam ir bijis tā, ka 2 reizē cīnās, un es tur esmu pie vienu, otru neredzu. Bet es tāpat tās vēlāk mājās skatos visus video, nevienu reizi, analizēju, domāju, kāpēc viņš tā nedarīja, kāpēc varbūt es tur kaut ko neesmu pareizi iemācījis. Tu tā kā uzliec daļai vainu sevis? Viennozīmīgi, jā. Varbūt es pats saprotu, ka reizēm man nevajag sevi vainot dažās lietās, bet es galvenokārt lieku atbildību uz sevis it visā, kad man cīkstoņi zaudē. Arī profesionāli, kad to pašu Arķom, kad mēs braucam kaut kur, kad viņš zaudē. Es pēc tam ilgi pārdzīvoju viņa zaudējumus. Es zinu, ka tā ir viņa karjera. Es zinu, ka tas ir viņš oktagonā. Bet es pats pārdzīvoju par to, kāpēc viņš zaudēja. Varbūt es pārdzīvoju arī, kāpēc es piekritu tai cīņai, jo no taktiskā viedokļa. Galu galā viss, saskaņot cīņas, visu, gala vārds ir aiz manis. Es, protams, prasu cīkstoņiem ar viedokli. Kā tu domā, vai tu gribētu ar šo vai to. Bet ir arī momenti, kad es pats vienkārši pasaku, jā, ar šo un viss, jā. Un tad ir momenti, kad es kļūdos, nekļūdos, bet cīkstoņs zaudē, un es to uzskatu par savu kļūdu. Es uzskatu, ka nevajadzēju, un es esmu kļūdījies, un es vainoju sevi, un man nav viegli to sadzīvot. Es varu pēc savas pieredzes pastāstīt, kā mums ir mājās, tad, kad jums ir kāds zaudējums vai sacensībās ir bijis zaudējums. Mēs saprotam to, kad būs smaga nedēļa. Un mēs īstenībā to izjūtam arī ļoti, jo mēs saprotam, ka mums ir ļoti jāpiedomā pie savas uzvedības. Ko tev pateikt, kā atbalstīt? Jā, tāpat nav nedēļa. Tas ir, tā var būt 1, 2, 3 dienas, kad es tajā ieslīdzu. Un tas var būt uzplaukt atkal pēc mēneša, pēc 2, pēc 3, kad es YouTube izlec tā cīņa kaut kādu, vai es vienkārši atceros momentu, vai es sāku atkal reizēm mājās YouTube skatīties vecās cīņas, un tad man atkal viss sākās no jauna, viss tas es atkal sāku pārdomāt, kāpēc tā vajadzēja darīt, kāpēc to. Es laikam neesmu no tiem cilvēkiem, kas
viennozīmīgi pateiks, cik to zaudēja, viņš viennozīmīgi pateiks, viņš ir viņš zaudēja, ko viņš dara, es tāds neesmu, sorry, bet es, man liekas, kā jau es iepriekš teicu, kad es varu uzņemties daļu vainas uz sevis, un es arī saskatu kaut kādas problēmas sevī, cīkstoņu zaudējumos, un es uzskatu, ka ja mēs tur esam kopā, mēs esam komanda, un ja viņš zaudē, tad es zaudēju, mēs kopā zaudējam. Tāpat arī uzvaras mēs kopā izcīnam, jo es ieguldu savu darbu, enerģiju un visu sevis ieguldu viņos. Tāpēc arī katrs zaudējums man nenākās viegli, bet, ar laiku es mācos ar to sadzīvot, mēģinu arī cīkstoņus pareizi noskaņot, motivēt, kad, kā jau labi, tas varbūt daļai tas ir kaut kāds zaudētāja teiciens, kad zaudējums tā ir daļa no uzvaras, un tas ir solis nevis uz atpakaļ, bet uz priekšu, bet tam var piekrist, ir momenti tajā, kad tu zaudē, un tāpat laikā tu daudz ko iegūsti. Nav labi, ja tu zaudē 10 cīņas pēc kārtas. Tātad tu neesi neko mācījies no iepriekšējām 9. Bet ja tev ir slikta sērija, tur zaudēt 2, 3, 4, un pēc tam sāc uzvarēt, kaut vai 1 uzvarēji, vai pēc tam 2 uzvarēji, tad tu esi kaut ko apgūst tajā visā, un tu esi sapratis, tu esi mācījies no kļūdām, un arī mentāli. Tas ir labi, ja tu zaudē, jo tu norūdi savu raksturu, tu esi gatavs zaudējumam, tu esi gatavs tām ciešanām, kas ir pēc zaudējuma. Nav viegli zaudēt, un es neesmu cilvēks, kurš ir radis zaudēt. Man tas ir nepatīkami, es par to pārdzīvoju, jā. Vai tu esi sastapis vecākus, bērna vecākus, audzēkņa vecākus, vai tos pašus audzēkņus, kas tīri varbūt nesaprot to psiholoģiju, kad viņš atnāk trenēties, viņi pieprasa uzreiz uzvaras, un ja tev tā ir bijis, kā tu to izdzīvo, kā tu ar to tiec galā? Protams, kad vecāki ir dažādi, un visi grib, lai viņu bērni ātri un uzreiz sasniedz augstus rezultātus, bet daļa no tiem vecākiem paši nesaprot, kur ir nonācis viņu bērns, kas tas ir par sportu un kas vispār ir sports. Viņi nesaprot, kad arī pretinieks trenējās, ilgāk trenējās, vairāk trenējās, cītīgāk trenējās. Tā kā jā, es aizmirsu, kas bija jāsaka. Ka vecāku tēma ir sarežģīta tēma. Vecāku tēma ir sarežģīta tēma, jā. Ir vecāki, kas nenovērtē savus bērnus, kas nenovērtē viņu sasniegumus. Tavā klubā ir tāds? Jā, es runāju tikai par savu klubu. Šobrīd visu, ko es runāju par to, ko es zinu, un par sevi konkrēti, par savu klubu. Ko tu esi pieredzējis? Jā, es nerunāšu to, ko es nezinu. Un ir tādi gadījumi, kad es redzu, kad bērnā vai pusaudzī vai pieaugušajā ir potenciāls un ka viņš var, un ka viņš jau ir kaut ko sasniedzis un vēl sasniegs, bet vecāks tāpat laikā vai nu to neredz, vai nenovērtē, vai nezinu, kur ir problēma, bet tādi gadījumi arī ir. Un ir otrādāk, kad pārvērtē savu bērnu. Ir arī otrādāk, jā, tad, kad ir mazs darbs, bet viņi gaida liels rezultātus un domā, ka tūlīt būs, un kur ir problēma. Skaidrs, ka tajos momentos man arī kā trenerim ir tāds, es jūtos atbildīgs un man arī negribās, lai tie cilvēki zaudē. Bet tāpat laikā es ar veselo saprotu, kā viņš var vinēt, ja viņš nav ieguldījis darbu, viņš ir maz pieredzējis, un lai tiktu līdz uzvarām, viņam ir jānoiet kaut kāds konkrēts posms šajā sportā, un ir jāiegulda konkrēts darbs. Viņš nevar patrenēties 2, 3, 4 mēneši, un uzvarēt cilvēku, kurš trenējās jau intensīvi, regulāri, tur kaut vai gadu, pusotru. Tas nav, tad ir jābūt super lielam talantam, un viss slāpējs nāk ar gaidīšanu, nevajag nekur steigties. Un arī nevajag, ja kāds no vecākiem skatās arī, tad nevajag gaidīt liels rezultātus mazā laika posmā, vajag pacietību,
vat bērnam vai tam sportistam, viņam ir svarīgāks jūsu atbalsts un miers, nevis gaidīt kaut ko, kāpēc tu tā, tev ir jāuzdara, nevajag gaidīt neko, vajag, ja kaut kas būs, viņš pats atnāks, nevajag gaidīt neko no tā bērna. Tātad tavā pieredzē ir bijis arī tā, kad uz bērnu uzliek spiedienu, ja, no vecāku puses. Viņi ekspektē gaida, kad būs uzvaras. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka noteikti ir tādi gadījumi. Nu, protams, kad ir, jo kaut kāda daļa jau arī, kaut kādā mērā jau es it kā saprotu, ja es nebūtu sportā, ja es būtu parasts vecāks, ja es to saprastu, es maksāju bērnam par sacensībām, es nopērku viņam ekipējumu, es viņu vedu uz sacību, un viņš zaudē. Paiet laiks, un viņš atkal zaudē. Un trešo reizi zaudē, un vecākam likās, priekškām tad es tev tur vispār kaut ko, bet ja tavs vecāks nokar rokas, un ja tavs vecāks tev netic, tad kas tev ticēs? Vecāki aizdomājieties paši, jūs paši savus bērnus demotivējat, degradējat ar šo. Jūs pazeminat viņu pašapziņu un pašvērtējumu vispār. Tātad tavā skatījumā vecākam nav būtībā jālien tajā visā, kas notiek treniņu procesā un cīņas procesā? Manā uzskatos manos vecāks vispār ir skatītājs. Viņam vispār nav tur jābūt. Un atbalstošais viņš ir skatītājs, jā, ir forši, ja vecāks painteresējās. Viss ok. Saprāta robežās pazvana vai atnāk kādreiz pajautā, kā manam bērnam iet, un vai atbrauc sacensībām paskatīties. Tas viss forši, bet ja vecāks jau kaut kur lien tālāk par treneru, ieņem jau kaut kādu treneru vietu, tad tas jau sāk traucēt. Paldies Dievam, man nav tādu īpašu gadījumu daudz vai vispār, man ir, principā, šobrīd, kas man ir forši vecāki, vecvecāki, forši kolektīvs, tā, ka nevar sūdzēties. Jā, es arī tos jau godīgi pamanīju, ļoti tādi jauki. Visi stāv maliņā, aiz manis, var kaut ko ar mani parunāt, pačukstēt, var tur uzmundrināt to bērnu, tā kā citēt manus kaut kādus vārdus, kad es kaut ko pasaku, tad var pieiet un tam bērnam pateikt to pašu vēlreiz. Tā kā uzlikt uzsvaru uz manis teikto. Un man tas patīk. Nav tā, ka es pasaku vienu, un tad tu atnāk vecāks, pasaka kaut ko pilnīgi citu, tur pa savam mēģina ieborēt, jo es pateikšu godīgi arī pēc savas personīgās pieredzes sportā, un es esmu trenējies pie vairākiem treneriem, vairākos sporta veidos, un nevienmēr mans tēvs ir bijis mans treneris, arī cits sporta veidi bijuši. Un man bija arī tāda problēma, ka mans tēvs ļoti līd iekšā un mēģināja man tā kā savu uzspiest kaut kādu, jā, savu. Bet tas, ko es gribu pateikt, tas, ka es kā bērns, kā sportists, es tāpat klausīju savu treneri. Man trenera vārds bija augstāks pa tēti, pa mammu, pa visiem. Varbūt kaut kur reizēm arī tētim bija taisnība, jā, bet es tāpatās, man bija treneris, būtu treneris teica tā. Treneris man bija vot šeit, tādos sporta jautājumos un visos šajos. Es esmu dzirdējis arī par saviem cīkstoņiem, kad no vecvecākiem atsauksmes, kad arī tā ir, kad spītējās. Nē, drīzāk es pastāstīšu savu novērojumu un es gribu dzirdēt tavu viedokli. Es esmu pamanījis to, ka arī treneri, diemžēl, dara tā, ka par uzvarām skaļi priecājās, publiski priecājās un bieži zaudējums noklusē. Vai tu atzīsti vienmēr gan publiski, gan nepubliski savu cīkstoņu zaudējumus? Palielam jau jā. Nē, ir reizes, kad es to kaut kur nepubliskoju, neierakstu neko, bet tā publicitāte, tas ir arī, tā nav tur miljonu vai varbūt 1000 auditorija tā ir, bet tā nav tāda, ka tas kaut kas notiksies, ja es nepublicēšu vai nopublicēšu. Palielam tas ir tāds iekšējs loks, bet es visam mēģinu pieiet profesionāls, arī cīkstoņiem mēģinu skaidrot, ka jā, jūs esat šobrīd tur, kur jūs esat tur pilnīgi amatieri, pieņemsim, jā, bet mēģināt tom pieiet profesionāli, mēģināt pateikties visiem, mēģināt kaut kādu atskaitīti dot par to, mēģināt tur kaut kādu storiju ierakstīt, vienalga no notikuma vietas vai no sacensību vietas, jā. Es gribu, lai viņi jau agrā vecumā jau
jūtās kā jau liela profesionāļa un pieietam, lai viņi jau arī tur trenējās un būtu gatavi, ja kādreiz dzīvē, pat būs kaut kādā līmenī. Un jautājums vispār bija par to, vai es noklusēju un tādā garā, ja. Speciāli apzināti, nē, es nekaunos no zaudējumiem. Tā kā iepriekš runājam, jā, ir nepatīkami un jā, pārdzīvoju, bet es nekaunos. Ir bijuši reizes, kad man liekas, nē, laikam nav bijuši reizes, kad visi zaudē, bet ir bijuši reizes, kad ir kaut kāda viena uzvara un tur 5 zaudējumi. Ir tādas reizes bijušas, es no tā nekaunos. Es par to esmu rakstījis, es to arī varu uzrakstīt. Ja kādreiz es to neuzrakstu vai neielieku, tas nav tāpēc, ka es to gribu noklusēt un gribu parādīt tikai tad, kad manējie uzvar, ja? Tā nav, nē. Par uzvarām es priecājos, protams, bet par zaudējumiem es nekaunos, es viņus atzīstu, pieņemu. Un arī, ja cīņās manējie kādreiz zaudē līdzīgā cīņā vai tādā dalītā cīņā vai uzvar, ja, tur, kur tiesnešu lēmums ir tāds apšaubāms, es par to neiešu, neklaigāšu un neteikšu, ka nē, viņš uzvarēja, viņš bija labāks. Nē, es esmu pieaudzis cilvēks, ir tiesnesis, un tas, ka es kaut ko pabļaušu, tas vairs neko nemainīs. Tas tikai mani tajā situācijā pataisīs bišķīt pa muļķi. Un es neesmu muļķis. Man liekas, vērtīgāk būs, ja es pieiešu pēc tam pie savu cīkstoņu un pats viņam pateikšu. Viss kārtībā, es uzskatu, ka tu uzvarēji. Ir tādas situācijas bijušas, kad, tā kā atklāts, es uzskatu, ka manējais uzvarēja. Es neko neteicu, es noklusēju. Kā ir, tā ir, tas ir tiesneša lēmums, bet es savam cīkstonim pateicu, nepārdzīvo, es zinu, ka tu uzvarēji. Un mans cīkstons, protams, atbildēja, nevis, protams, atbildēja, bet atbildēja vēlāk. Man galvenais, ka mans treneris pateica, ka es uzvarēju, ka es biju labāks. Viss, tā ir vērtība, tā jābūt, ir nevis pēc katra zaudējuma jāiet un jākliedz. Mēs bijām labāki, tiesnesis notiesāja pa sliktu un vēl kaut ko, mēs esam latvieši. Mums ar to ir jārēķinās, kad visur pasaulē mēs būsim kā otrais numuriņš, ka mums ir jāpierod pie tā, ka tiesnesis vienmēr kādam citam atdos vairāk punktiņus, redzēs vairāk viņu kustības vai darbības. Tāpēc, ja tu uzvari, jāuzvar pārliecinoši, lai nerodas jautājumu nevienam. Un ja tu zaudē, pieņem savu zaudējumu kā vīrietis. Ja tas ir vīriešu sports, tad pieņems, tas nav vīriešu sports, tas ir arī sieviešu sports. Teiksim tā, ja tas ir cīņas sports, tad ir, kā īstam cīkstonim jāpieņem tas zaudējums, ir jānorīt. Tu nevari zaudēt un pēc tam visiem klaigāt, nē, es vinnēju. Atzīst? Atzīst. Tu ierunājies par sievietēm, parunāsim par sievietēm mazliet. Kā tev liekas? Es esmu precēts. Es arī. Kā tev liekas, kāpēc meitenes nāk trenēties tieši MMA? Plecs pret roku, tas ir žnaukšanas paņēmiens. Bet vai tiks ārā, te nevar saprast. Te ir jāstādina. Jāstādina. Fīs. Tur bija cieši. Tur, manuprāt, Rolandam nedaudz ātrāk vajadzēja iejaukties. Iemidzināt šobrīd ir Liene. Uzreiz. Kāpēc meitenes nāk trenēties MMA? Es visu laiku atkārtoju jautājumu, jo es tad, kad atkārtoju, tad es salieku domas galā. Nezinu, ir dažādas meitenes. Kādas nāk, lai uzturētu sev formā, lai izskatītu. Jā, bet formu var uzturēt, ejot vingrot vai uz jogu, uz pilatēm, bet nāk tieši uz MMA. Jā, kur iespējams es pateikšu līdz galam, kur pirmais variants, es uzskatu, ka varbūt kāda nāk, lai uzturētu sev formā, attīstītu tur vairāk savu koordināciju, loknību un balansu, to, ko var reāli iemācīties MMA, ja? Es domāju, varbūt tāds variants, bet kāpēc viņas neies uz fitnesu vai kaut kur? Būsim atklāti, MMA ir interesantāks.
treniņu specifika ir interesantāka. Viss ir interesantāks. Sorry, fitness čaļiem un meičām. Es pats esmu nodarbojies ilgus gadus ar powerliftingu, ja. Tas ir forši, bet kā pamatsporta veids, domāju, ka nē. Tas ir kā bāzīt, papildus sporta veids kaut kam citam vairāk. Bet kā tikai iet un cilāt stieni visu mūžu, man tas palika neinteresanti. No psiholoģiskā viedokļa, kāpēc meitenes izvēlas iet uz MMA, kā tev liekas? No psiholoģiskā viedokļa. Vai tev liekas, ka Nē, jā, es sapratu, uz ko tu man gribi pavadināt. Tā arī ir, jā, kad ne tikai meitenes, arī kaut kādi puiši, kas nekad dzīvē neko nav darījuši, vai kam ir problēmas kaut kādas, kas jūtās atstumti. Un ļoti labs veids, kā uzlabot savu pašapziņu, pašvērtējumu, psiholoģisko stāvokli, kā uzlabot. Tas, jā, ir tas cīņas sports, tas ir MMA, jo tur tu reāli gūsti pārliecību par sevi. Un es tagad nerunāju tikai par kaut kādu kaušanos vai konfliktu situācijām. Tu vienkārši iegūsti pārliecību par sevi. Tu pēc tam tu vari iet pa ielu mierīgi un tu jūties pārliecināts par sevi. Arī darbībās, ka tu nezini, sanāks, nesanāks, tu jūties pārliecināts, tu varēsi. Es nezinu, es neesmu tur zinātnieks, bet es domāju, ka tas strādā. MMA un vispār cīņas sports kopumā, viņš tevi iedveš tādu pārliecību un raksturu kaut kādu, un cīņas garu. Tas būtu viens no aspektiem, kāpēc meitenes arī izvēlās. Un trešais variants ir tas, ka ir daļa meitenes, kas ir gatavs iet un cīnīties, kas grib iet cīnīties, sisties, kuram tas patīk. Ir tādas arī, un es arī tajā neko slikti neskatu, jo mūsdienu MMA ir arī priekš sievietēm. Tas nav tā kā tikai vīriešiem, ja? Sievietēm arī ir izaugsmes, sievietes var arī laika gaitā ar to nopelnīt naudu, tam ir pieprasījums, tam ir skatījums. Un kāpēc ne? Mēs neesam tā konkrēti pret to. Es esmu bijusi vairākos sporta veidos, tu zini manu stāstu. Bet cīņas mākslas ir pirmais sporta veids, kur es nāku un arī pati redzu, kā tavi audzēkņi, gan meitenes, gan zēni, ja viņi sasveicinās šitā te, vai šitā te sasveicinās. Un man tas liekas, tas ir tik kruti, kad tā kā puiši, tās meitenes uztver kā savus māsas, brāļus, es nezinu, tas ir, kuram katram jājautā, bet tas viss tā ir ģimeniski, tā kā tas tā saplūst, ja, tur netiek tā dalīts, tipu, tu esi tā kā meitene, neko, tāpat arī pieņemsim, ja treniņos tur ir kāda meitene, kurai nav pāra, un tu viņu saliec ar puisi, viņiem vispār ir chill, tā kā, un es to redzēju, un vai tu esi par to priecīgs, ka tev tā ir klubā, ka tas viss notiek tik ģimeniski un viens otru pieņem un nekautrējās viens no otra? Es esmu par to priecīgs, ka man tā ir. Es domāju, ka es neesmu vienīgais, kam tā ir. Es domāju, ka tas ir, tā būtu jābūt jebkurā klubā, principā. Tā kā čaļu un meičus, kurus grib iepazīties, iemīlēties, taču tā nebūs īstā vieta, jo šeit ir nedaudz savādāk attieksme pret sievieti. Teiksim tā, mēs esam līdzvērtīgi, mēs esam treniņu biedri, mēs esam bratkas, mēs esam komandē, mēs varam sasveicināties, iedot kulaciņu. Nav nekādas mīļošanās, tās maigošanās, ja. Protams, bet savā ziņā ir tāpat cieņa pret meitenēm. Es nevienam neatļaušu, un neviens arī tur nesitīs meitenē, ja, vairāk pamācīs kaut ko. Un jā, tas, ko tu teici, droši vien tev vai kaut kādai sievietei citai, kas atnāks uz treniņu, pirmo reizi būs jocīgi, ka nāk džeki un nāk klāt, tev visi dod kulaciņu vai dod roku, jā, tas jā, liksies jocīgi, jā, bet mums tas viss liekas normāli, mēs viens ar otru sasveicinamies pirms treniņa, pēc treniņa atdodam cieņu, godu viens otram. Jā, to es arī padarīt darbiņu un man tas liekas normāli. Labi, parunāsim mazliet par tevi. Bišķi savādāk noformulēšu jautājumu. Kā tev pašam liekas, kā tu esi nonācis MMA cīņas mākslā, saistot to ar savu bērnību?
tu varētu pastāstīt. Man liekas, ka interesanti cilvēkiem ir zināt par tavu bērnību un tālāk arī par tavu pirmo cīņu. Es nezinu, vai tam var vilkt kaut kāds paralēls ar bērnību. Jā, bērnība nebija viegli, nu neteiksim, ka nebija grūta. Bija grūta. Nu, savā ziņā mazliet. Jā, es vienkārši domāju, vai es loģiski pateicu. Es neteikšu, ka viņa bija grūta, un neteikšu, ka tā bērnība bija viegla. Nu, viņa bija savādāk kā mūsdienu bērniem bērnības, bet vai tāpēc es tur sāku nodarboties cīņas sportu, tieši MMA? Es nezinu, varbūt, bet es par to neesmu domājis, par to neesmu aizdomājies. Labi, bet tu sāki ar ko? Ar kādu sporta veidu tu sāki? Nu, ja to var tā nosaukt, ka es sāku, tad tas bija taekwondo 5 gadu vecumā. Bet tas vairāk nebija tā kā, jā, es to gribēju, bet tas ir 5 gadi, tas vēl nebija apzināti. Kāpēc? Es pateicu tēvam, skatījos Jackie Chan filmas pa televizoru, tad rādīja mājas kasetes vēl, un skatījos pie televizoru, tur ņēmos kaut ko un pateicu tētim, ka es arī tā gribu. Tētis man aizved. Viss, un tad es pāris gadiņus laikam pastaigāju to taekwondo. Mēs šo vēl nerunājām? Mēs runājām, bet mums vajag vēlreiz atkārtot šo tēmu. Es aizgāju uz taekwondo. Mans pirmais treneris vispār manā dzīvē un taekwondo bija Sergejs Kirtovskis. Vai tu viņu satiec? Par ko arī viņam paldies. Savā ziņā iedevu tādu pirmo rūdījumu. Es viņu šad tad satieku kaut kur un forši ir tas, ka viņš mani atpazīst un es viņu atpazīstu un atceros kaut kādu laiku atpakaļ, viņš pat man bija Facebookā vai uz ielas kaut kur arī tāds atzinīgs vārds pateicis, malacis, tur piedāvāja, bija Covid laiks laikam, teica, ka ja tev vajag, var nākt uz manu zāli, trenēties un tā, man liekas, ka riktīgi forši. Tā kā, visu cieņu viņam arī. Lai gan es nebiju nekāds tur baigais taekwondists, ja tur baigās zvaigzne, lai viņš man tur zinātu, lai par mani tur kaut ko pateiktu, bet par puisīts bija, varbūt es biju zinu, pēc varbūt es paliku atmiņā viņam vai kā, tāpēc, ka es biju pats mazākais. Man bija 5 gadi, es trenējos ar jau čaļiem, kam bija tur 9-10 gadi, un man tur spārdīja visi. Atceros treniņus, kad tur vajadzēja turēt ķepu un sita ar kāju, un man liekas pat nevienu reizi tas bija, kad es turēju un lielie sita tik stipri, ka es pats savu degunu pārsitu. Bet tev bija labs rūdījums. Tas bija labs rūdījums, protams, ka maziņš bērns bija, es tur vasaras pa gaisu, ja, man tas likās pārdzīvē, un tagad es par to pasmējos, un, man tas liekas forši, ka tā bija. Kas bija tavs nākošais treneris un kādā sporta veidā? Nākamais treneris, principā pēc taekwondo es sāku spēlēt futbolu. Ja treneru Raimondu Aleksandro, arī nevar neko sliktu pateikt par treneru, man liekas, arī riktīgi krūts treneris futbolā un vispār. Arī viņš tagad likās foršs cilvēks un treneris, un man likās riktīgi krūts. Žēl, ka viņš aizgāja prom no Bauskas, un žēl, ka es īstenībā to futbolu nometu malā. Jo es domāju, ka ar viņu Bauskā tas futbols būtu pacēlies, un arī varbūt es būtu kļūst par futbolistu, un neko slikti nevar pateikt par viņu. Ko tu vēl prasīji atvaino? Vai viņš netrenē gadījumā Latvijas izlasi? Godīgi sakot, es pat nezinu. Es zinu, viņš pārgāja uz Iecevu, tad viņš pārgāja laikam uz Jelgavu, un tālāk. Viņš bija kaut kādās attīstības akadēmijās. Es sekoju visam, tu zini. Es sekoju visiem sporta veidiem, principā par jebkuru tēmu var parunāt. Un es zinu, ka viņš bija Latvijas tā kā Zemgales izlasē, laikam, treneris. Šobrīd es nezinu īsti. Futbolā viņš noteikti vēl ir, bet ko īsti nezinu. Un brīvā cīņa? Brīvā cīņa bija pēc tam. Kā tev tur gāja? Nē, nebija pēc tam. Kāpēc es nometu futbolu, jo tālāk man gāja vēl galda tenis. Galda tenis sākā bija paralēli futbolam, un tad jau galda tenis apēda futbolu. Jā. Un, jo sasniegumi bija labi, rādītāji bija labi,
Un, laikam, tā ir mana lielākā problēma, ka tas, ko es daru ar 100% nopietnību, un es sasniedzu tajā kaut kādu rezultātu, un tad man nākās kaut ko citu jau atmest malā, jo liekas, ka tur būs labs rezultāts. Un beigās sanāk tā, ka tur bija labi rezultāti, un īsti viens kaut kas nav sanācis. Jā. Galda tenisā arī pateikšu, mans pirmais treneris bija Modris Indriksons. Arī labs treneris, arī rūpējās, gādāja, vedāja visur, kur vajag pa sacensībām un ko. Arī forši bija. Tad galda tenisā jau bija šit izauga jau kaut līdz tādam jau izlases līmenim Latvijas, un tad tēvs man sāka vedāt uz Rīgu, uz izlases komandu. Tur trenējos, un rezultāti nebija slikti, labi, arī atstāvīgi Latvijas čempionātā bija vietas, un otrs arī nezinu, kāpēc es īsti nometu. Man liekas, ka man apnika, un emocionāls smags sporta veids bija arī tam vecumam. Nezinu. Man šobrīd vēl pat viņu ir tā grūti spēlēt. Nu, kad kaut kad te biju uzspēlējis. Tā, es viņu varu paspēlēt galda tenisu stundiņu, pusotru, un viss man viņu vairs nevajag pēc tam kādu nedēļu. Tā kaut kā, nezinu kāpēc. Labi, un tad pēc galda tenisa man nāca brīvā cīņa. Tas arī notika, laikam, jau arī paralēli. Galda tenisa brīvā cīņa, viss atkal sāka mīties kopā, lai gan melo. Pēc galda tenisa nāca jau svars tieņas piešana guļas. Pēc stadiona zālītē sāku steigāt. Vai arī nē, tas viss notika kopā, spiešana guļas, brīvā cīņa, vairs neatceros. Es atceros tikai to, ka tu visu mācēji un visu darīji. Jā, es neatceros vairs, es gāju Un mēs brīvajā satikāmies cīņā. stadionā. Jā, es gāju brīvajā cīņā un laikam paralēli sāku iet uz spiešanu guļas un tad galda tenis, un tad galda tenis laikam jau nomet nost, palika tikai brīvā cīņas un kačalka, ja. Kačalkā sāku steigāt arī tētis sarunāja, kad Feliks ar Juri patrenēs mani tādu sīko, cik dzirdēju sākumā, viņi tur nelabprāt gribēja, ja tur sīko kaut kādu ņem, bet vēlāk jau iegāja ar viņiem komandā un bija forši, zini, es izaugu arī, viņi kļuva vecāki un jau bija forši. Un... Man liekas, ka tev ar viņiem ir labas attiecības. Jā, es arī neko sliktu par viņiem nevaru pateikt. Un labas attiecības ar viņiem šobrīd vēl uzturu kontaktu, cik varu. Un forši arī tas, ka es no viņiem arī esmu kaut ko ņēmis. Tiešot kluba vadībā, organizētībā, komandas tajā team buildingā, ja, esmu ņēmis no viņiem kaut ko. Kā izveidot labu kolektīvu, kā savā kolektīvu, visu. Esmu mācījies daudz no tā. Un, protams, arī no tieši fiziski no svara zāles daudz ko esmu iemācījies un apgūs, un viss man nodara tajā. Jā. Tas nav noslēpums, ka tu brīvajā cīņā biji uzvarējis čempionātu kaut kādu? Kaut kādu. Godīgi es neatceros. Kaut kādu jau biju, bet godīgi brīvajā cīņā man rezultāti nebija labi. Nu, es nebiju tops. Godīgi, man liekas, ka tas Ilja bija tops, ja? Ilja bija tops, Ilja bija vecāks, Ilja bija smagāks. Uz to momentu viņš bija citā svara kategorijā, bet man likās, ka tas bija nepelnīti, ka es braucu, zaudēju, jo es reāli trenējos, katru dienu pēc stundām gāju uzreiz pie tēta uz zāli brīvās cīņas. Es trenējos, es ieguldīju lielu darbu, man sapņi uz kaut kādu momentu arī bija lieli. Es tad iedomājos, ka es gribu būt olimpiskais čempions. Smieklīgi, jā, bet man tāds bija kaut kāds momentiņš. Bet, protams, ka es sapratu, ka es vienreiz zaudēju, otrais zaudēju, jā. Jā, man likās, ka tas ir netaisnīgi, kā tā. Bet, jā, kaut kādas uzvaras arī man bija lielākas vai mazākas. Latvijas olimpiādē 3. vieta, tas laikam ir mans lielākais sasniegums, ko es varētu pateikt. Jo es par to reāli biju gandarīts, un tur man viss izdevās. Un, labi, te Bauskas novada atklātie čempionāti, kur arī brauc ir, rīdznieki vēl te. Un tur arī es biju 1. vieta. Tas arī tāds vienā līmenī, varbūt nav vienā līmenī, bet arī. Jā.
Un kā tu nokļuvi MMA? Kā es nokļuvu MMA? Es zinu atbildi, bet es gribu, lai tu pastāsti. Nē, nu vispār pats pirmsākums, kā mans pats pirmais treniņš MMA bija vispār kaut kāds spontāns. Es atceros, tur bija man draugi Pols un no Svarzēls ar pazīstamajiem tur bija, Jakubs, Jānis Jakubcevičs, Ģērve, Čau, Ģērve. Kadīts, ja tu tādu vēl atceries. Kas vēl bija, es neatceros. Ilja bija atbraucis, Artūrs Nerets. Grači tāda Tavajā banda vecā skaidrs. šaika tāda, jā. Un mēs uz Jelgavu aizbraucām uz MMA. Nopietni, es tādu gadījumu Jā, neatceros. tas viss vēl skolā gāja. Mēs kaut kādiem 2 vai 3 treniņiem aizbraucām uz Jelgavu. Tur tāds Edmunds Ķirs, viņš kā tās Latvijas MMA leģenda, ja? Šobrīd ar viņu man vispār kontaktu nav bijis, viņu arī nekur neesmu redzējis. Es nezināju, viņš vēl ir MMA, bet viņam bija Jelgavā klubs un mēs tur pabraukājām kaut kāds 2-3 treniņus. Un tas viss varbūt būtu turpinājies, bet viss apstājās, tāpēc, ka es vēl biju skolnieks, man nebija ne tiesības, ne naudas. Un, Tu vienkārši meties piedzīvojumos. Nē, vēlmi jau bija riktīgā, bet kam tur bija toreiz tiesības, man liekas, Jakubam arī bija tiesības un mašīnu, un viņš arī kā laikam vairs negribēja vai kas, un tāpēc arī mēs visi nometām. Tā jau man liekas, ja viņš būtu gatavs mūs tur vedāt un mēs visi kopā braukāt, mēs varbūt pat pabraukāt visi ilgāk. Bet tā tas viss tur beidzās toreiz. Un tad bija kaut kāds ilgāks pārtraukums. Un tad jau pēc skolas laikā, laikam, sākās, jā. Jau... Jums Aleksa bija piedzimusi, tu sāki trenēt. Jā, es sāku trenēties un Jūrmalā. Arī tas bija ar 2 piegājieniem. Ar 2 piegājieniem tas bija sākumā pie Edgara Lipskī, MMA Jūrmalā. Pirmo reizi aizbraucu, man liekas, arī ar savu čomu. Man liekas, ka Matīsu. Matīs Svikšs. Mēs aizmalcām kopā. Vēl Jūrmalā, tagad zāli tur augšā, tad bija pagrabā. Es tur kaut kāds pāris treniņus vēl tur aizgāju. Pagājām, un arī kaut kā viss tur, ko mums pajuka, tad arī nometām. Un tad jau nākošais, pēc kaut kāda pusgada varbūt atgriezos jau tur jaunajā zālē, un tad jau es sāku, Nopietni. Nopietni, jā. Cik es varēju izbraukāt, es braucu, jo es dzīvoju Bauskā, Jūrmala ir tālāk, tie kaut kādi 80 km, ja? Un tas nav lēts prieks, tas aizņem laiku, tas nebija viegli, bet man tad bija baigais entuziasms, baigais dzinuls, un es biju gatavs maksāt par ceļu, par visu, un es braukāju. Kaut kā sākumā Arts Ģērve ar manīm braukāja, bet maz. Īsāk sakot, kas ar manīm brauc, tie visi ātri nolec nost un es paliku viens. Bet es neapstājos, es turpināju braukāt viens. Paralēli es, cik varēju, daudz es darīju te uz vietas, Bauskā trenējos, turpināju Svarzāliet un tas arī bija plusiņš. Pastāstīji par to klubu, tajā klubā. Man liekas, ka tu esi ieguvis daudz cilvēkus savā dzīvē. Jā, noteikti. Par Edgaru arī kā treneris var pateikt, arī, ka viņš ir labs treneris, interesants treneris, treniņi ir interesanti, var daudz ko jaunu apgūt. Un arī cilvēki, jā, uz to momentu reāli, man liekas, ka bija foršs džeki, foršs kolektīvs. Nosauks, kuri tie ir? Kā negribās tā saukt, kādu aizmirsīšu, Labi, kāds apvainosies, ja kāds skatās. Bet nē, ar ko es vēl šobrīd uzturu kaut kādu kontaktu tur, ja? Protams, Artūrs Leisāns, ar viņu man ir vislabākais kontakts šobrīd, jo es arī viņam palīdzu gatavoties cīņām, braucu ar viņu uz cīņām un pildu tādu trenera, menedžera funkciju tad, kad vajag. Nepilna laika pusslodzi. Kā Arķums tev ir saucis, ka mans treneris ir mans menedžers, mans asistents, mans treneris, mans draugs un sponsors. Viņš šofers. Jā, Arču, protams, Edijs Gulbis, ar viņu arī
viņš ir tāds cilvēks, ar kur tu vari nesatikties tur pusgadu, bet satiec un var paņirkt. Tāpat kā bija tur pusgadu atpakaļ, ja. Aigars Bukarts. Arī trenējāmies, viss bija forši, viss kārtībā. Un tagad viņš ir Spānijā, cik es pēc viņa sociāliem tīkliem sekoju, arī interesanti izvēlējās čalis. Malacis, drosmīgs solis aizbrauc, kruta. Gan jau kādreiz ciemos atbrauksim, ja pasaukts. Jā, Aigars. Tā, kas vēl? Denis, laikam. Denis Stepānovs, jā, viņam arī viss kārtībā pa dzīvi skatos. Ar viņu mēs tā mazāk kontaktējamies, principā vispār nekontaktējamies, bet, neesam sveši. Pieiesim roku, paspiedīsim viens otram, ja satiksim. Viktors Kočetovs arī, netiekamies. Viņš dzīvo Jūrmalā, es dzīvoju Bauskā. Nav kontakti vispār, bet arī viņš normāls čals bija. Arī stiprs, spēcīgs bija, jā. Un arī foršs, tā, var pasmieties. Tu arī MMA Jūrmalā aizvedīji savu pirmo cīņu. Es vēl nepabeidzu. Sorry. Vēl, kas man likās riktīgi krūts čals, ir Einārs Zots arī. Arī vispār arī kontakti nav tagad, principā, bet treniņos bija foršā viņu satikties, parunāt, arī ļoti spēcīgs, pacīnīties un jā. Un tu man izsit no domas tagad es aizmirsu. I'm very sorry. Gan jau kaut ko aizmirsu, bet labi. Tu jau vari laicīgi paprasīt piedošanu tiem, kurus tu esi aizmirsis. Tie, kas zin, tie zin. Es nevienu neesmu aizmirsis pa dzīvīti un viss jūs atceros. Un arī ar treneri, kas satiekos sacensībās, aprunājos un visu cieņu. Zin kā, ja tā Jūrmala būtu tuvāk, es tad trenētos līdz šai dienai iespējams un būtu tur bijis. Un jā, tāpat tās tad daudz es apgūs. Un daudz no tā, ko es apgūs, arī mēģinu ielikt tālāk un izplatīt to kā vīrusu. Tas nav slikti, tas tikai attīst mūsu sportu. Par cīņu. Pirmā cīņa bija pie MMA. Pirmā cīņa bija atklātais rings. Atklātais rings Rīgā pie Manvela zālē. Neatceros, ka tā zāle bija. Nav viņas tādas zāles vairs, tā bija vecā zāle kaut kāda. Tur bija rings, reāli rings nevis. Un atklātais rings, kas tas ir, tu aizēji, toreiz vismaz tā bija, man liekas. Aizēji, nosvaries un tev tur uz vietas kaut ko atrod, ko tu cīnīsies. Man tā liekas, ka tā bija, muši, ka es kļūdos. Tagad ir savādāk, tagad jau dienu iepriekš tu zini, ja? Tad, man liekas, tā nebija. Vismaz es taču nezināju, ko es cīnīšos. Un man arī bija viena alga. Tas ir tas vecums, kad ir viena alga. Nē, es jau biju pieaudzis cilvēks it kā, bet man bija tā pārliecība, es vēl to nekad nebiju darījis. Un tad man likās, ka es esmu vispār neuzvarams kaut kāds terminators. Un man reāli bija viena alga. Nāks viens tur vai divi, bija viena alga. Tagad esmu gudrāks bišķīt un tagad sāku domāt, bet tad pilnīgi viena alga. Jā. Un gaidīju savu to cīņu, man tur kaut kādas pēc kārtas, ko neatceros, tur 70. varbūt bija kaut kas tāds, ilgi vajadzēja gaidīt. Gaidu, staigāju, un tā pēkšņi man čaļi atrod, tur, Jūri, davai ātri velc to. Es tāds, kas, ko? Tev nākamā cīņa. Kaut kas acīm redzot izkrita un mūsu ielika tur no tās cīņas, uz kaut kādu tur, piemēram, 10. Es ātri visu šorts bandāžu, ieej iekšā, un pat nepaspēju neko paprasīt trenerim, kā būs, ko darīt, ko. Tikai ieej iekšā un bams un kaut kādas 40 sekundes laikam un uzvarēju pretinieku. Ņaukšanas paņēmienu, man liekas. Vienkārši nošņauts, ja? Jā. Rodas iespējas, ka tu no ielas esi gājis, iegājis iekšā pa durvīm un tev bija jācīnās, ja? Jā, apmēram tā arī bija. Staigāju, čiloju, tur skatījos, apošņāju gaisu, kā tur viss notiek. Zin, tas tāda maza zāle, daudz cilvēku. Testosterons smeļās savu uz augšu, adrenalīns visiem sirds daudzās un tāda sajūta, jā, tajā visā izskatījās, kad ir maziņš rings, apkārt daudz cilvēku un tā kā tādas šuņu cīņas, visu, tāda sajūta, kad no malas kaut kad skatījos, jā. Un tā, kad jau pats priekšā man tur iemeta gandrīz vai, tad bija tā, pat nepaspēja ne nobīties, ne satraukties, vienkārši aizgāja izdarīja un viss kārtībā. Tu arī pankretionā esi piedalījies. Tas arī bija pankretions. Tas bija pankretions.
Ok. Un MMA tieši oktagonā cīņas. MMA oktagonā? Nē, no oktagonā arī notiek pankrationa cīņas. Jā. Principā. Ar ko atšķirās MMA no pankrationa? Pankrationā tev ir slēgta ķivere, ir atļaut visi sitieni, ir kājasargi. MMA ir nežēlīgāks. Atvainojos. Pankrations ir nežēlīgāks, jo ir atļauts viss. Soccer kiki, ceļi, tas ir, ar kājām var spērt galvā, visu var darīt, tas ir pankrations. Vienīgais plusiņš, tas, ka tev ir ķivere slēgtā, ciet. Bet, nezinu, baigi jau viņi tev tur nepaglābi no tiem sitieniem pa galvu un visu. Lai, paldies Dievam, es neesmu īpaši izlaidis. Kaut ko jau esmu, bet daudz nē. Mani cīņa ir baigi glābus visu laiku, jo es spēju pretinieku ātri nogāzt zemē un izdarīt savu darbiņu. Jā. MMA, profesionālais MMA vai semi-pro. Tur ir noteikumi. Tas ir īstenībā iegublējiet paši. Tas ir cits temats, jā, tas ir garāks. Labi, pastāst par savu pēdējo cīņu. Pēdējā cīņa bija nesen, principā. Pagājušā gada novembris, jā. Vai oktobra beigas, novembris, pat es neatceros. Jā. Cīņa notika pilnīgi spontāni. Cīņa notika pēc ļoti ilgas pauzes. Kopš manas pirms pēdējās cīņas ļoti ilgs laiks pagāja. Un es it kā biju no septembra sācis trenēties. Trenējos visu laiku, bet it kā tādā gribējās iekāpt iekšā sacensību režīmā, cīņas režīmā. Bet laiks, protams, ir mazs no septembra līdz oktobrim, novembrim. Un tad, kad tu trenējies un pats nezini kam, tad tu arī netrenējies nopietni. Ja tu 2 mēnešus iepriekš zini, ka tev būs cīņa, kaut kāds pretinieks, tad tu pašatdevi tev ir uz 120%. Man tas bija vienkārši kā treniņi, uzturēt sev formā un, arī ar Arķomu patrenēties, lai Arķoms aug. Lai viņam ir labs sparinga partners, lai viņam ir līdzvērtīgi kaut kas, ja? Viņš savulaik ir teicis, kāds ir stiprākais sitiens, ko viņš ir saņēmis. Jā. Tu zini, ko viņš atbildēja? Jā, trenere, bet tas jau bija vairāk mans glaimošanai. Sitējs, es neesmu baigais, es tā uzskatu. Varu iesist, ja kurš jau var iesist, bet vēl jau jātrāpa. Labi, pie cīņas pieskaramies, jā. Sākot, es tagad domāju. Tevi uzaicināja? Mani uzaicināja, man uzrakstīja organizācijas vadītājs, direktors no Ziemeļīrijas organizācijas Clone Wars. Bet kāpēc viņš man uzrakstīja, jo cits menedžeris viņam pa mani pateica, kuram es biju rakstījis, kas ir arī šobrīd Artūra Leisāna menedžeris. Ar viņu mēs ar Artūru, ar to cilvēku sapazināmies Kiprā. Parunājāmies un. Mēs viens otram sekojām softīklos, Instagramā. Un es viņam biju rakstījis, jo es gribēju nostartēt Maltā. Es gribēju nostartēt Centurions turnīrā, tur, kur Artūrs arī citās, bet tikai citā valstī. Es gribēju, viņam pats rakstīju, klausies, nav vieta kārdā, nav man iespējas nostartēt. Un tad viņš man tur padomāšu, tagad viss pilns un ko. Man reāli gribējās. Man tāds ienāca galvā, ka es gribu visu. Un viņš tad pateica, ka sorry, ka ir kaut kāda cita variants, tur cage boxings, tur citā svarā 80 kg, ka tur ir, jā. Bet es saku, man nav cīkstoņi, ko tev iedot, sorry. Un jā, tad tas variants atkrita, bet pēc pāris dienām man jau rakstīja vienkārši nepazīstams cilvēks Instagramā piesako Clone Wars, ko raksta, tur piedāvā cīņu, tur hey Juris, tur viss tur notiek. Nesapratu. Un jā, un tad vēlāk man arī tas menedžers uzraksta. Čipa, čau, ar tevi sazinājās? Saku, jā. Tad viņš bija mani ieteicis, pateicis, ka es meklēju cīņu. Jā. Un tad, bet sākotnēji gāja runa vairāk par to, kad es Arķumu sūtīšu uz turienu, uz to cīņu konkrēti pret šo pretinieku, konkrēti uz turieni.
jo kategorija bija 66 kg paredzēta. Un es sapratu, ka es nevaru uztaisīt 66 kg. Un es tā kā gribēju, ja, bet es nebiju gatavs vēl tik ātri cīnīties, jo tas piedāvājums bija 3 dienas pirms cīņas. Tas ir nereāli, tas ir crazy, 3 dienas pirms cīņas. Bet sanāca problēmas ar to, ka Arķoms ir joprojām, diemžēl, Ukrainas pilsonis, un viņš nevarēja lidot uz Ziemeļīriju. Tur ir aizliegums, sarkanā zona Ukraiņa, laikam Eiropas Savienības šitiem te nepilsoņiem, okay. Nevalstniekiem. Viņi tur nedrīkst lidot. Un tad tas organizators saka, sorry, nesanāk, nevar. Viņš saka, kā tu pats neesi gatavs? Un man tas tā, viņš man tā pajautāja, un mēs pa telefonu runājām. Angliski. Un es runāju ar īru. Pusi, protams, nesapratu, ko viņš saka. Un man tāds, man tāds vīrišķais ieslēdzās, savu bratku neslēgšu. Es tāds, davai. Es tāds, davai, aiziet. Viņš tāds, kruta. Es tāds tikai vēlāk sāku domāt, uz ko es esmu parakstījies vispār. Es tāds, davai, aiziet, maucam, jā. Tu nenožēlo par to lēmumu? Līdz tam vēl tiksim. Es jau pateikšu, vienojāmies par svaru. Man uz to momentu bija kaut kāds 75, varbūt tā. Un es pateicu, ka 66 kg es viennozīmīgi neuztaisīšu tik ātri. Reāli, lai uztaisītu, tās ir 2 dienas, tur es vēl darbā esmu, nevaru uzreiz noģērbties. Labi, čau, es eju, dzīt svaru. Un, viņš teica, labi, 70 kg. Es saku, labi, ok, mēģināšu. Lai gan neesmu jau, gadus 4-5 svaru metis dzimis. Un gadu arī jau 31 jau. Vielmēņi nestrādā. Nē, no katru gadu tas ir grūtāk un grūtāk nodzīt arī. Bet es parakstījos aiziet. Svaru uztaisīju viegli. Un, uzzvanīju savam čomam, Linardam, čomam atbalstītājiem. Uzzvanīju un pateicu, ko tu dari sestdien vai piekdien. Viņš nezinu, kas saku, negribu manīm uz Ziemeļīriju aizlidot. Viņš teica, ko? Es saku, es saku, man tur vajag, es saku, man cīņa. Un viņš tāds arī, kāda cīņa, ko? Un viņš jau kā jau vienmēr ieslēdz paniku, ko? Un viņam vēl ir analītiskais prāts, viņš visu laiku domā, kā labāk. Viss kārtībā, uztaisījām svaru, sapakojāmies un aizlidojām uz to Ziemeļīriju. Viegli nebija, bija pārlidojumi ar stopiem. Mēs no Latvijas, no Rīgas aizdojām uz Londonu, tad no Londonas fiks skrējām un tālāk uz to Belfastu. Belfastu, jā. Naktī tikai bijām tur, mūs aizved uz viesnīcu, pat nepēdām, es pēc tās svaru mešanas pat neatjaunojos tolkam, jo arī kuņas un vielmaņi viss bija sačakarēts. Uzreiz viesnīcā gulēt, no rīta mums saka, ka mums jau uz 10 jau jābūt tajā lobijā, lejā viesnīcā jau. Lai gan cīņa man ir kaut kādos 8 vakarā, varbūt 9, man tur bija main events nebija, man bija viena cīņa zem main event. Un cīņas tur bija daudz, tur bija kāds 20 cīņas, man bija kaut kāda 19. Bet man jau teica, jau 9:30 jau būtu lejā. Mēs noejam, sēžam, man liekas, es pat normāli brokastis nepēdu. Un sēžam, es jau zvanos, kur esat. Jā, tūlīt atbrauks pakaļ. Es esmu tāds nobisies, bišķi dusmīgs. Linards visu laiku mēģināja man nomierināt, neņem galvā. Bet labi, aizvedu uz turienu, un tad atkal sākās nīkšana. Vienkārši, nīkām tur no rīta līdz pat vakarai, līdz cīņai. Es jau paspēju jau tur 30 reizes savā galvā pārdomāt visu dzīvi un pārdomāt jau vai vajag vai nevajag to man. Cīkstoļi man sapratīs. Kad galvā tās emocionālās šūpoles jau paspēja jau tur jau uzkāpt Adrenalīns augšā, nokasties lejā, augšā, lejā, jau vērtās, kas tur darījās galvā. Jā, un tad bija cīņa. Uz cīņu tieši, kā uz cīņu, es izgāju forši. Man liekas, ka es izgāju, uz to momentu man viss bija. Ar galvu kārtībā. Jā, nāca mūtas cits vārds. Viss bija
Es nepateicu. Man viss bija ideāli, man likās, es izgāju tik pārliecinoši, atslābinājos jau viss. Man likās, baigi labi jau, jā, izgāju, bet tik līdz es iekāpu oktogonā, man atkal ieslēdzās galvā kaut kāds lampu drudzes, pilnīgi crazy, kas tur bija, Es atkal skatos un saprotu, ka tas, ko es tur izdarīju, tas vispār bija kaut kāda improvizācija. Es visās cīņās man tā ir bijis, kad es pirms cīņas izdomāju kaut ko, iziet tur, pilnīgi cits cilvēks kaut kāds tur darbojās. Viss notiek automātā. Un tagad arī bija tas pats, jā. Es izgāju, plāns bija izsist tur 2 sitienus, 1, 2 galvā, iet kājās, pacelt augšā, nomest zemē un sasist viņu. Tāds bija plāns. Reāli plāns bija 100% uz pirmo raundu. Jo es zināju, ka 1000% otrajā raundā, ja arī es iziešu, es būšu par viņu 80% sliktāks, jo es fiziski neizturēšu. Jo viņš tai cīņai gatavojās ilgi, vairākus mēnešus. Viņam bija cits pretinieks, kurš nokrita, tāpēc man ielika kā rezervi. Un viņš, protams, ka viņš bija gatavs, viņš bija fiziski gatavs, mentāli gatavs, viņš bija gatavāks, viņš bija savā komforta zonā, viņš bija mājās, ja. Tāpēc mans akcents bija uz pirmo raundu. Tā kā iet uz pilnu banku, uz pirmo raundu, es arī zināju, ka es pirmajā raundā esmu bīstams un ka es varu viņu finišēt, nav problēmas. Un, jā, protams, nebija nekāds 1, 2, bija momentāli iet kājās, ko es arī slikti izdarīju, iegāju šeit vēderā, nevis kājās. Es iegāju augstu. Bet, viss bija labi. Es biju spēcīgāks par viņu. Fiziski 100% biju spēcīgāks par viņu. Arī cīnīties 100% par viņu labāk cīnos. Jo fiziski es viņu piespiedu pie būra, viss normāli. Viņš atgāja, es viņam iesitu. Un tad, kad es viņam iesitu, tad man atkal galvā ieslēdzās kaut kāds, nezinu, šits te iela cīkstons kaut kāds. Es nolaidu pilnībā rokas un nezinu, kāpēc izdomāju savā galvā kaut ko stulbu, ka es iešu virsū viņam, sitīšu ar celi galvā. Vispār tas ir kaut kas, es nekad dzīvē to neesmu darījis. Es esmu redzējis karķums tā mēģināt. Jā, un vienkārši, es nezinu, es viņam iesitu, es redzu, ka viņš atkāpjās, un es iedomājos tā kā, nezinu, kaut kāds ielu cīņa, ka no manīm mūk cilvēks, un es nolaižu rokas, eju virsū un domāju, tūlīt lekšu viņam flying knee galvā iestīšu. No kurienes kaut kas tāds. Un līdz ko, ja tā lēnām to video pastāst, līdz ko es atraujos 0,5 centimetru no zemes, viņš man iesit vienu vai 1, 2 tur galvā. Tuk. Un es tāds, back to reality. Paceļu rokas augšā, turpina stādāt, turpina atkāpties. Tas man tāds piezemēja atpakaļ. Ko tu dari? Tā kā pļauka kāds iesit, fāters kaut kāds. Saņemies, rokas augšā, atpakaļ sāku lēkāt. Jā. Bet sapratu, ka tie sitieni arī vispār tādi, kad es neko nejūtu. Vispār nejūtu. Vāji. Nezinu, varbūt viņš arī nesit stipri, bet tā kā neko nejūtu. Un tad, jā, tad atkal es pakustējos, maz pakustējos. Ļoti sasteidz, ļoti saspringts bija. Protams, tas ir viss. Es zinu, kāpēc tā ir. Tas ir ļoti un ko citi domā, man ir vienalga. Bet es zinu, kāpēc tā ir. Un jā. Pakustējos un atkal, protams, sasteidzu, atkal gribēju uzsākt uzbrukumu ar labo overhandu. To, ko man vajadzēja izdarīt raunda sākumā, gribēju izdarīt to tagad. Situ labo overhandu. Īsti netrāpīju, tā roka kaut kur apstājās šeit, ja? Un atkal kaut kāda mistika, ko es tur izdarīju, atkal ātri sagrupējos un pārmetu viņu pār gurnu. Kas arī ir nereāli MMA palielam, kad kāds uzmet gurnu no tādas pozīcijas, tas arī bija kaut kas, mans autopilots nostrādāja. Pārmetu gurnu, bija ideālā pozīcijā, vienkārši superīgā, fantastiskā. Tas laiks bija ļoti maz, kad nonāca pozīcijā. Tā bija varbūt 2 sekundes, bet man jau pa tām 2 sekundēm, tā kā, nezinu, kaut kādās 10 minūtes galvā bija jau likās, ej tu nost, es uzvarēšu, viss. Man galvā bija jau tas, ka es esmu uzvarējis visus viņu, bet tas ir mans. Tie, kas ir ar mani strādājuši, treniņos, ārķums vienalga, kurš viņi zina, ka ja es tur paņemšu viņu uz zemes, ja es viņus atveršu, es viņu vaļā neatlaidīšu. Bet tur
Nu, tā bija tik stulba kļūda no manas puses, tik bērnišķīga arī. Jā, es jau tur domāju 3 soļus priekšu, es jau viņu turēju, domāju, atslēgšu roku un sākšu viņu sist, jā. Un kamēr es tur pa to roku uztraucos, tikmēr man galva bija augšā un viņš pārmet man kāju pār galvai. Jā, es jūtu, kad viņš man spiež galvu prom, es jūtu, ka viņš to kāju pārmet. Bet tas bija tas moments, ka man atkal ieslēdzās tas, kas bija rauna sākumā, tas kaut kāds lampadrūdis, ka es vienkārši sastingu. Es tagad saprotu un arī pēc tam uzreiz sapratu, ka nekā tur nebija. Man vienkārši vajadzēja pagriezties pret viņu, es būtu turpinājis vadīt pozīciju, noņēmis galvu malā, uzkāpis virsū, sasits viņu. Nu, vienkārši es sastingu un es ļāvu sev lauzt žokli. Es nezinu īsti pat, kas man tur lūza, žoklis vai plecs. Nezinu, kas tajā momentā tur lūza, bet es ļāvu vienkārši, es neko nedarīju. Un arī padevos, es notapoju, pat nezinu, kāpēc. Jā, bija sāpīgi, bija nepatīkami, es biju saslēgts, ok, bet vai vajadzēja padoties un vai tas bija tā vērts, nu, vai vajadzēja man padoties? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka man galvā vienkārši atkal ieslēdzās kaut kāda panika. Nu, es vienkārši psiholoģiski zaudēju. Es nezaudēju. Tā kā fiziski nebija pārspēks un vēl, kas es psiholoģiski zaudēju. Tas ir 100%. Tu saproti to, ka ne visi cīkstoņi ir gatavi šitā atzīties, ka viņi, pieņemsim, pasaka, ka viņi, psiholoģiski zaudēja. Nu, tas ir, man liekas, ļoti, ļoti vispār apsveicam, kad tu vari tā noanalizēt savu cīņu un pastāstīt, man bija tajā mirklī lampudrudis, tajā mirklī tur es atkal jutos labi, bet es zaudēju psiholoģiski. Jā, es to saprotu. Tas ir ļoti vērtīgi. Zini kā, ja es baidītos un ja es būtu nobijies, es nepateiktu tagad, ka es nobijos. Bet es nenobijos. Jā. Es nebaidos ne no viena. Tas ir ar garantu. Nebaidos ne no kā. Nē, labi, ok. Muļķis tikai nebaidās ne no kā. Bet ir lietas, no kā, protams, cilvēks baidās. Bet tur iet uz kaut kādu divkāju, uz divcīņu ar cilvēku, es nebaidos. Nu, priekš manis tas ir tā kā izaicinājums un risks. Jā, davai. Es neesmu tāds, kas ies soli atpakaļ. Nē. Jā, aiziet, ja tu gribi aiziet. Ja vajag aiziet. Un es pieņēmu to cīņu, es izgāju. Un jā, protams, kā zināms pēc cīņas, šoks, viss adrenalīns, tā stulbā sajūta, kas es arī, ka man cīkstoņam arī ir beidzās cīņa. Var vēlreiz. Un man bija tas pats, es eju Linardu, saku, iedodiet man viņu vēlreiz. Saku, iedodiet man viņu 99 reizes vēl, es viņu uzvarēšu. Un šī bija tā viena reize, kad es zaudēju. 1000% tā bija. Nu, ja uzreiz pēc cīņas liktu vēlreiz kauties, cīnīties, nebūtu variantu viņam. Labi, varbūt būtu, jo, kā izrādās, man bija plecams ļoti smaga trauma. Kuru tu nejūti? Es viņu nejūtu, es nezinu, vai viņa bija jau pirms cīņas, es nezinu, vai viņa notika cīņas laikā, bet katrā ziņā sekas bija tieši pēc cīņas sajūta. Tu arī atbrauc mājās tur šādu plecu. Jā, nu, ja tu gribi, lai es pastāstu konkrētāk par... Nē, man liekas, ka mums jau ir jābeidz. Jā, katrā ziņā, kā mans tēvs teicis, Dieviņš nav mazais bērniņš. Tā kā, ja tai cīņai vajadzēja beigties pirmajā raundā, tad laikam tā vajadzēja, jo iespējams ar pārautu biceps un noplīsušu lāpstiņu, otrajā raundā vai nu es zaudētu smagi, vai nu es sev uztaisītu par vēl lielāku kropulu. Jā, nu, pa kropu gluži ne, bet iespējams, ka... Satraumētu sevi tādā ziņā, kad varbūt tā trauma jau būtu daudz smagāka. Nu, jā, ar lielākām sakām, jā. Jā, tā kā, jā, nu, iespējams, viss, kas notiek tā, kā tam ir jānotiek. Smaga un rūkta tā patiesība ir grūti, viņi ir pieņem, bet viņi ir jāpieņem visu dzīvē, kā tas notiek, tā tas notiek. Tam ir jātiek pāri. Un tu esi spēcīgs tikai tad, ja tu tiecām grūtībām pāri un sagarmo viņas, uztver viņas, pieņem viņas un kusties tālāk.
Es domāju, ka tas būs ļoti vērtīgi zināt taviem audzēkņiem, tas, ko tu tagad saki, un tas, kā tu noanalizē savu cīņu un pieņem savu zaudējumu, morāli atzīst savas kļūdas. Tā kā mācieties no treneriem. Nu, nebūtu slikti, ja vismaz kāds no viņiem to visu noklausītos un uztvertu to nopietni. Uztvertu to reāli un aizdomātos par sevi. Iztēloties sevi manā vietā, manā pozīcijā, padomātu, jā, man arī tā ir bijis. Nu, būtu forši, ja kāds to uztvertu reāli nopietni. Nu, tas ir svarīgi. Un arī gribētos, lai man audzēkņi pirms cīņām arī pienāk pie manis un arī aprunājās kādreiz, ja reāli ir kaut kāda problēma, kaut kas tur. To tagad vispār izlec no teksta ārā, bet man paveicās, ka man reāli blakus bija Linards, mans čoms. Nu, es zinu, ka viņš bija īstajā laikā, īstajā vietā, viņš ir labs psihologs priekš manis, viņš reizēm daudz runā, reizēm nerunā, bet man tas patika, man bija labi, man bija miers. Nu, viņš prata uzmundrināt, viņš bija pārliecinātāks nekā es pats, ka es uzvarēšu. Nu, kā es varu cīnīties, ja mans stūris man netic, piemēram, ne? Kā es varu uzvarēt? Bet mans stūris man ticēja, mans stūris man ticēja, ka es varu uzvarēt, un mēs neaizbraucām ekskursijā. Varbūt kādam no malas liekas, ka es aizbraucu nopelnīt naudu. Es saņēmu par to naudu. Es tā domāju, ka tā neviens nedomā. Daļa iespējams domā, ko Juris, viņš taču cik 5-6 gadus nav cīnījies, nav trenējies, aizbrauc vienkārši uz Ziemeļīriju ekskursijā naudu nopelnīt. Nē. Vienkārši es esmu tas cilvēks, kurš nemeklē vieglus ceļus. Es neesmu tas cilvēks, kurš sagatavosies te ilgi Latvijā, kas būtu pareizi, jā. Kas sagatavotos Latvijā, sameklētu sev ērtu pretinieku, sev ērtā lokācijā un viņu uzvarētu. Nu, man nav vajadzīgs tādas uzvaras, man nav vajadzīgi tādi gājieni. Man nav 18 gadu, lai es tur kačātu savu reitingu kaut kādu vai ko. Nu, arī saviem cīkstoņiem es tādus murgus nenovēlu. Bet es biju gatavs lekt iekšā vilcienā pēdējā vagonā, aizbraukt un pierādīt sevi, izmēģināt sevi joprojām, kāds es esmu un ko es varu. Un ko es no tā visa sapratu, secinājums kāds. Tu man iepriekš kaut kad jautāji, es neatbildēju, vai es nenožēloju? Jā. Nē, es nenožēloju, un es izdaru secinājums to, ka jā, es zaudēju, bet es joprojām esmu labs. Kas tev uzslavēs, ja ne pats? Iedomīgi, jā, bet nē, es reāli, es redzēju miljonus trūkumus, bet es saprotu, ka tie ir sīkumi, kad kaut kāds galvenais kodols man vēl iekšā joprojām ir, un arī tas, ka kaut kādas problēmas galvā, tas viss ir labojams, ka es varu, es zinu, ka es varu. Un tad, kad es sapratīšu, ka es tam nedaru vairāk, kad man tas nav vajadzīgs, tad es likšu mieru tam visam. Priekš kā man vairs cīnīties? Man ir 2 bērni, man ir sieva, man ir darbs, man ir viss tādā ziņā, viss, kas vajadzīgs cilvēkam, man ir 31 gadu, šogad 32. Liekas, priekš kā man tas ir vajadzīgs, ja? Atkal, tas nav stāsts par to, lai es nopelnītu naudu, lai būtu pasaules slavens, nē. Vienkārši man to vajag. Pat nezinu, kāpēc, man to vajag. Man to gribās, viss. Tā kā bērnam veiklā gribās saldējumu un viss viņam vajag. Man tāpat arī vajag. Man vajag to sajūtu, es gribu būt dzīvs, es gribu dzīvot savu dzīvi. Ok, paldies tev. Viņiem par labu. Ļoti informatīvi, ļoti. Izrunājies? Nē, varam vēl parunāt. Valsts ejot šo ceļu. Mans atbalsts ejot šo ceļu. Principā, sākot pirmajā dienā, atbalsts bija tikai mana ģimene. Vairāk atbalsta man nebija. Sākot vadot pirmos treniņus, ja? Un kādu laiciņu tā bija. Vēlāk jau es palūdzu palīdzību
Bauskas sporta dzīves organizatoriem, Līgai Rimšvicai un Ingai Ubelei. Sakarā ar telpām jau sapratu, kad vasara iet uz beigām, kad kaut kur man vajadzētu meklēt kaut kādas iespējas. Viņas man palīdzēja ar telpu. Paldies! Viņš ļoti foršs skolotājs. Jā, ne tikai skolotājs, cilvēki forši un atbalsta. Un pašā novadā vai vēl kādam es nekad dzīvē neko neesmu prasījis un neesmu nevienu uzrunājis un prasījis. Es konkrēti ar viņām parunāju, viņas man palīdzēja. Forši, jā. Vēlāk jau es meklēju kaut kādas iespējas uz pirmajām sacensībām, lai palīdzētu kāds cits man, nu ne jau man, bet sportistiem, jo tad es šeit, Tev viņš jāpiepaceļās. Mazmežotnes muiža, bet tur ne tikai mazmežotnes muiža, bet vispār Āris Burkāns, zemnieks no zemnieku saimniecības sējas. Viņš man ir ļoti daudz arī palīdzējis, principā. Viņš bija arī pirmais cilvēks, pie kura vērsos pēc kaut kādas palīdzības. Tur bērniem dalības maksas čempionātā, tur pa degvielu kaut ko palīdzēt. Un tā kā, jā, mēģinu nebūt nepieklājīgs un neprast tur visu laiku un daudz, bet, kad tiešām ir kaut kas nepieciešams, tad mēģinu pārkāpt pār kaut kādiem saviem principiem un tomēr pajautāt kaut kādu atbalstu, jo konkrēti sev es nekad neesmu neko prasījis, bet tieši bērniem, jā, es paprasu reizēm, kad vajag. Un tad jau pamazām kaut kas vēl nāca klāt un, protams, kur mans labākais čoms Linerts, vērnieks, ļoti daudz ir palīdzējis patiesībā. Zin kā, viņam tas liekas sīkumi, un varbūt tas ir sīkumi, bet ja visi sīkumi savācās un rezultātā tas ir atbalsts un palīdzība ir ļoti liela. Konkrēti tur ar visādām apdrukām viņš man ir palīdzējis un daudz ko ar mājaslapas izveidi un vēl tādiem šādiem tehniskiem elementiem. Ir forši, kad blakus ir tāds cilvēks, kas tev var reizēm arī tā kā iespērt pendeli, lai nepadodies, ej tālāk uz augšu. Jā, viņš īstenībā bija arī viens no pirmajiem, tā kā arī, jā. Un tālāk jau, kas vēl man nāca klāt, šeit AVU Metāls, tas ir viens no pēdējiem projektiem. Tur man cilvēks Matīs Garais palīdzēja šeit zālē, sadarbībā ar uzņēmumu, kurā viņš strādā. Palīdzēja man ar metāla konstrukcijām, par to arī paldies liels. Tā, vēl bija pa starpai šis tas. Kā tu kopumā vērtē, vai tavi apkārtējie cilvēki tevi atbalsta? Aizmirsu pateikt. Aivars Andrejka, tas cilvēks man arī ir ļoti, arī super cilvēks kā cilvēks, un arī palīdzējis ir daudz. Viņš ir tāds, kuram pat nevajag prasīt, kad kurš pats paprasa vai nevajag palīdzēt. Tas manī rada vēl lielāku neērtumu sajūtu, kad cilvēks paprasa. Bet forši, jā, krūti, kad ir tādi, kas ielec šajā sportā, kam iepatīkās un ir gatavi vēl atbalstīt citus. Un saprot, ka tas atbalsts ir vajadzīgs. Viņš ir vajadzīgs, bet es neesmu tas, kas ies kādam kaut ko prasīt. Varbūt tas kaut kāds mans mīnus ir, jā. Bet mēģināšu varbūt kaut kā pie tā piestrādāt, pieslīpēt, bišķi piezemēties kādreiz. Jo, atkārtošos, es to nedaru priekš sevis. Tas ir tāds uzsvars, ka kāds to dara priekš sevis? Nē, vienkārši, lai kāds nepadomā, ka ja es kādam eju kaut ko prasu, kad man no tā kaut kāds labums. Nē, man no tā nekā. Tā kā, jā. Bet tātad tu vērtē, ka kopumā tev apkārt ir daudz labu cilvēku? Jā, man ir daudz labu cilvēku. Varbūt viņi nav daudz, bet man ir labi cilvēki apkārt. Viņi kaut vai viņi mani tur ir atbalstījuši kaut kādā laikā, un varbūt tagad varbūt kāds neatbalsta, bet es visu saprotu. Es tāpat viņus reāli novērtēju un respektēju, jo es visu saprotu, ka, tā kā
tas nav arī viņa interesēs kādu tur, grupu sakot, barot, ja, visu mūžu. Nu, nē, viņi iedeva kaut kādu savu devumu, kaut kādu atspērienu, un paldies par to, nu, malečo. Man jau tas atbalsts arī daudz ko nozīmē, kad ir morāls atbalsts. Man patīk, tas pats Aivars runājām. Viņš tagad, viņam bija trauma vēl, kas aizņemts, viņš netiek uz treniņiem jau ilgu laiku, bet viņš tāpat nav pazudis, viņš man var uzrakstīt pēc sacensībām. Čauna kājums tur gāja, vai uzzvanīt, vai... Tas ir, man liekas, pats foršākais. Man jau tas vien jau, es to novērtēju, kad ir cilvēks, kurš man nav blakus, bet tāpat laikā viņš visu redz un visu dzird, nu. Un tad es saprotu, ka ne jau pavēlt, es Facebookā tos savus postus rakstu, ka kāds viņus arī izlasa. Es arī lasu. Nē, lasu, bet, zini, es pats viņus rakstu ar tādu pilnu nopietnību, tādu atbildību, bet, principā, man ir vienalga, vai kāds viņus lasa vai ne, jo es tā kā, tu dari priekš sevis. Kā dienas grāmata vienkārši raksta. Jā, tas ir savs atskaites punkts. Es zinu, ka reku pēc 5 gadu atvēršu un varēšu izlasīt, kas man tur bija. Krūti. Ok, ir kaut kas, ko tu varētu novēlēt saviem audzēkņiem? Nevajag varbūt tur baigi gari, bet kaut kas tāds īs un konkrēts, ko tu visiem saviem audzēkņiem, tie, kas ienākuši tām durvīm, gribētu viņam novēlēt dzīvē, sportā, pilnīgi vienalga. Pirmkārt, es varu pateikt, ka malači ir tie, kuri vispār šito ir noklausījušies līdz beigām, līdz šim momentam. Tas jau ir respekt, tur jau viņi jau ir maz uzvarētāji. Bet novēlēt, es gribu, ja tu ienāc pa šīm durvīm, tad arī paliec šeit, sasniedz savu mērķi, un tad, kad būs izdarījis savu maksimumu, tad arī var iziet ārā. Nevis mētāties turpu šurpu un nezināt pats, ko tu gribi. Noliec savu mērķi un ej uz viņu. Un es uzskatu, ka Bauska ir tā vieta, kurā tu vari sasniegt visu. Konkrēti cīņas sportā. Jā, es reāli tā uzskatu. Es tev to esmu arī teicis 100 reizes. Un tas varbūt skan crazy, bet es uzskatu, ka Bauskā ir viss, lai sasniegtu, lai tu kļūtu par reāli labu cīkstoni. Viss ir šeit. Šeit visu var sasniegt. Šeit ir daba, šeit ir stadions, šeit ir zāles. Te ir viss varu zāles. Te ir viss brīvi pieejams, te viss ir. Te viss ir atkarīgs no tevis paši ir. Nemeklē vainīgos citur, pasties pats uz sevi. Tas ir pats galvenais. Šito atcerieties. Šis bija labs. Jo es pats esmu pa dzīvi tāds, ka es nemēģinu meklēt vainīgos. Ja ir kaut kāda problēma vai kas, es varu droši uzņemties vainu uz sevi un pateikt, ka es esmu vainīgs. Nebaidies pats vainot sevi, bet močī strādā. Nesanāks krīti, celies kājās, turpini strādāt un viss tev izdosies. Man liekas, ka tu būtu ļoti labs motivācijas speakers. Tas jau beidzās interviju? Nē, mums arī ir jābeidz. Viņš jau var ierakstīt to manu runu un uzfilmēt apakšā kaut kādu video. Labi, teiksim tev sirsnīgi paldies, ka tu ar otro raundu nepiekusi un parunājies ar mani. Priekš manis tas jau ir daudz, ka es tiku līdz otriem raundam. Man parasti ir akcents uz pirmo raundu. Bet mēs nobeidzām otro raundu un ar 2 uzvarētājiem. Jā? Jā. Paldies par interviju. Tiekamies mājās. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.